Sveiki visiem! Mani sauc Igors no 8. saraksta. Drusciņ šodien parunāsim par jauno Līvānu novada teritorijas plānojumu. Esošā novada doma ir prezentējusi jaunu savu redzējumu uz nākamajiem 10 gadiem, kā attīstīsies Līvānu novads. Tātad es uz šo prezentāciju biju aizgājis, paskatījos, teiksim tā, mans viedoklis ir diezgan kritisks, jā. Pati galvenā lieta, kas izskanēja vai neizskanēja, ir faktiski, ka tiek ignorēts maksimāli viss Līvānu novada agrārais sektors. Gāja runa tikai par Līvānu pilsētu. Tātad, jā, drusciņi pa ceļiem, jauns tilts, apvedceļi, jā. Bet pārsvarā visa attīstība tiek pozicionēta uz esošo optiskās šķiedras ražotni, viss ap viņu tikai grozās. Un faktiski tieši tā, it kā ārpus Līvānam nekas nenotika. Neviena vārda par modernu lauksaimniecību, par dārzkopības attīstību, par kūdras resursu racionālu izmantošanu un tā tālāk. Jā. Mans viedoklis ir tāds, ka vienkārši šis darbs ir ļoti nekvalitatīvi sagatavots savā sākumā posmā. Kā es to redzu, bija nepieciešams nevis no augšas, bet no apakšas uztaisīt projektu un kopīgi izstrādāt šo attīstības plānu. Tātad sasaukt kopā visus novada zemniekus, lauksaimniekus, kuri kopīgi ar savām idejām rada produktu. Nevis no augšas kaut kas drusciņi tiek izdarīts, un tad viņi saka, un tagad savus iesniegumus. Visus iesniedziet, mēs viņus izskatīsim un apstiprināsim. Tas tikai parāda to, ka esošai domai, tas ir viņu ideja līmenis, jā. Mēs neko neredzam. Novads ir bagāts, milzīgi bagāts ar purviem, ar kūdru. Kur ir šī kūdras pielietošana, ja? Kurā vietā, kur ir jauni siltumnīcu kompleksi, kur ir augļu dārzi un tā tālāk. Ja? Tātad tas viss iztrūkst. Ja? Vienīgais, par ko pāris reizes tās apņēmi tika pieminēts, ka Līvānu novadā vajadzētu novadpētniecības muzeju. Ja? Ja? Bet mēs runājam par attīstību, par ražošanu, par lauksaimniecību. Ir jādomā, kur to naudu dabūt, kā tos cilvēkus piesaistīt, par izglītību, par sportu, par medicīnu. Ja? Tur nekas nebija, tur bija standarta frāzes, atkal tas pats, kas ar angāriem. Viens uztaisa, nākamais nokopē, un tā aiziet pa visu Latviju. Un šeit man arī liekas, ka šis projekts vienkārši copy-paste no kādas citas pašvaldības, drusciņi pamainot kartas un tā tālāk. Jā, es esmu ļoti kritisks, bet tā es to redzēju. Ja? Varbūt kāds redzēja savādāk, bet tā es to redzēju. Ja? Un ir daudzas nianses, kas arī liecina par šīs izstrādes projekta kvalitātēm. Pieņemsim, es atceros, ka tā, kad gatavoju esošo attīstības plānu, mans purus, kuras audzēja lielogu dzērvens, kartēs bija atzīmēts kā purus. Es vērsos jau toreiz, visticamākais pie šīs pašas grupas 93 ar lūgumu izmainīt. Bet ko mēs redzam? Pat šajā nākamajā kartē mans dzērveņu, mana plantācija ir iezīmēta kā dabīgs purus. Nianse, bet, kā saka, patīkam nianse. Ja, kas par diezgan daudz ko liecina. Ja. Un pēdējais moments, ko es varētu kā priekšlikumu iesniegt vai savādāk, ja, mēs visi zinām, ka ir problēmas ar ceļiem. Visi to runā, tātad rullīši ir, kur šeit ceļu novadu tīkls, skatāmies, cik milzīgs ceļu tīkls ir. Zinām, ka, teiksim, Rožupei tīpaši problēmas visi vienā mālā, tur ar ceļiem vispār ir slikti, ja. Tātad mūsu novadā ir vispār zināms fakts, šajā vietā atrodas dolomīts. Ja. Kur ir problēma izveidot dolomītu atradnīti, uztaisīt šķembus, ja, un labot savus ceļus. Tas ir tāds viens tikai neliels piemērs, kādus es vēlējos ieraudzīt nākamajā projektā.
Tas ir tikai viens, un es viens to izdomāju, bet noteikti ir ļoti daudz, kas vēl cits. Bet tā jau nav mūsu problēma, ka viņu te nav. Jā. Tā tad ir vienkārši sākumā posms bijis nekvalitatīvs, ka šīs idejas vienkārši nav spētas piesaistīt. Jā. Tāds ir mans viedoklis par esošo plānu. Es nezinu, vai vispār te vēl kaut ko var mainīt, jā. Tas ir jāskatās juristiem, jā, bet šeit mēs redzam, ko un kā plāno darīt esošā doma, ja viņa atkal tiks pie varas. Tas īsumā viss. Paldies par uzmanību.